Labdien, sālsmaizēm! Lai iegūtu kaut kādu izpratni par to, kur mēs esam ar ekonomiku un tajā skaitā ar nekustamā īpašuma nozari, esam aicinājuši mūsu, jau jāsaka, pastāvīgo viesi, Latvijas bankas ekonomistu Oļegu Krasnopjorovu, uz sarunu par to, kā izskatās mūsu lielā tautsaimniecības bilde, un ko mums gaidīt nozarē un ko mūsu skatītājiem un klausītājiem, kuru labklājība ir atkarīga no tā, kā jūtas nekustamā īpašuma tirgus, ko tad mums šajā rudenī gaidīt. Oļeg, tiem, kas nezin, kas tu tāds esi un nav dzirdējuši tevi uzstājamies, kā tu noraksturot, kas ir tavs darbs, ko tu dari? Tā, uzreiz tāds visgrūtākais jautājums. Es zinu, ka tu audzini politiķus, ja? Ka tu gatavo mācību materiālu politiķiem. Man liekas, ka politiķiem blakus tam, lai viņi dabūtu pielaidu valsts noslēpumam, viņam arī ir jāaiziet pie tevis kaut kādu tāds crash course, ja? Tāds, pirms spiest pogas un pieņemt lēmumus, viņiem ir kaut kādas pamatlietas jāsaprot, es tā saprotu. Un man ļoti imponē tas, kā tu gatavo šos materiālus un tādā vieglā saprotamā veidā cilvēkiem stāst un rādi ekonomikas pamatlikumu, kā strādā. Mēs iepriekšējā reizē ar jums runājam, kā tad būs ar nekustamā īpašuma vērtību, un es izteicu tādu prognozi, ka liela krituma vērtība nebūs, būs samazinājums par 15% aptuveniem. Tagad skatāmies, kā vērtība samazinājās pat mazāk par 15%. Vai mēs varam pateikt, ka tas ir atvaļinājums? Varbūt bija tā kā atvaļinājums, bet noteikti ne krīzē, kādu mēs gaidījām iepriekšējā gada rudenī. Tā kā kārtējo reizi viss izrādījās labāk, nekā mēs to prognozējām. Tas nozīmē, ka uzkrājumi ir kontos, uzkrājumi ir zem upeņu krūmiem, un cilvēkiem ir rezerve, uzņēmumiem ir rezerve, kā šo, tā teikt, atvaļinājumu pēdiņās, tā var izteikties, izsēdēt. Kopā Latvijas ekonomika, Latvijas iedzīvotājiem, šie uzkrājumi rezervas patiešām ir, ne visiem, un tātad valsts uzdevums ir patiešām atbalstīt grūtajā brīdī tos cilvēkus, kam to nav uzkrājumi. Un faktiski no valsts puses jau 3 gadus, gandrīz jau būs 4 gadi, kad patiešām šis valsts atbalsts ir. Kā mēs sākām 20. gadā sākumā ar tādu lielu valsts atbalsta programmu ar tiem budžeta deficītiem, ka valsts budžeta izdevumi būtiski pārsniedz ieņēmumus, un tā mēs arī turpinām. Ir svarīgi neturpināt to ilgtermiņā. Ja, tā kā nevar būt, ka vienmēr vēl 20 gadi uz priekšu valsts budžeta izdevumi ir augstāki par ieņēmumiem un valsts parāds aug. Bet no otras puses, ja pat tiešām mums ir negaidītā krīze. Atkal kaut kas notiek, ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu tā pārliecība, ka valsts grūtajā brīdī palīdzēs. Tas ir valsts pamatfunkcija. Jā, bet Ksenija, kā tev šķiet, tagad tev ir bišķiņ cits laiks dzīvē iestājies, tu daudz laika pavadi mājās, tu sēdi ar bēbi un skaties mazliet no malas uz notiekošo. Kāda ir tev sajūta, kā mēs tiekam galā ar šo daļēju atvaļinājumu? Edgar, tu ir taisnība, man tiešām ir daudz atklājumu, un tagad es vairāk skatos nevis kā varbūt kā ekonomista vai kā analītikas, bet vairāk kā iedzīvotājs un kā patērētājs. Un ko es redzu, ka cilvēki meklē
tā skaitā arī manu draugu ģimenes meklē iespējas ietaupīt. Un man tad ir iekšējā sajūta arī pēc sarunām ar draugiem, ka ne visai tic, kā valsts var palīdzēt. No vienas puses tā ir laba sajūta. Tas nozīmē, ka cilvēki gatavojas tam, kā atbildība būs uz viņu pleciem. Un tas vienmēr ir labi, ka mēs varam tikai uzticēties vairāk sev. Kā man liekas, Edgar, ka kā jau saka, nevar būt tā, ka nekā nebūs. Kaut kā tomēr būs. Un man gribas domāt, ka arī šoreiz mēs izvilksim, ka arī šoreiz noregulēsies un pēc darījuma samazināšanas, varbūt pēc gadā tomēr mēs redzēsim atzvināšanos. Bet pagaidām man šķiet, ka cilvēki tomēr arī kaut ko gaidām. Gaidā varbūt arī kādu trešu notikumu. Teicam, ka mēs negaidījām, kā būs pandēmija, mēs negaidījām, kā būs karš. Un tagad, kā iemācīta bezpalīdzība, varbūt vēl kaut kas notiks. Ja? Un tad tam cilvēki gatavojas iekšā. Man kamēr bērni izauga, man bija auklīte, tāda jūrmalniece tāda, un viņi stāstīja, ka kaut kad 60. gados esot bijusi tāda vētra, ka jūrmalā esot jūra gāzusies pāri kāpai. Es pamazām vilkšu mūsu sarunu tā nekustamā īpašuma nozares virzienā, un tas mans lielais jautājums ir, kā mūsu klientiem adaptēties šīm augstajām aizņemšanās likmēm. Katru reizi, kad man iznāk saruna kādiem jauniešiem, es viņus biedēju ar to, ka mans pirmais kredīts bankā Baltija bija 120% gada, ja, un aizņēmos, pabeidzu daudz dzīvokļu mājas būvi, izpārdevu, nopelnīju, atdevu kredītu, un it kā likās, pats par sevi saprotams, un protams, ka šajā brīdī, pēc tā, kad nauda faktiski neko nemaksāja, šis ir liels šoks, kas šobrīd ir, un ir daudz ļoti nepatīkam sarunu bankās, un ir vilšanās garš un tā tālāk, un skatoties uz šo kopumā, jā, ar to, ka bezdarbs ir pārsteidzoši zems, jā, pirktspēja aizvien pakalpojumos turs liela, kaut gan dažādi segmenti saka, ka, piemēram, restorāni, es dzirdēju šodien, jā, saka, ka tas patēriņš tomēr esot būtiski samazinājies. Kā tu, Oļa, redzi, cik vajadzēs laiku, lai mājsaimniecības adaptētos tam, jā, kredīts maksājā, bet tas ir pašsaprotami, un no tā jau dzīve neapstājas. Tur ar tiem kredītiem jau pirms tam bija skaidrs, ka procentu likme nesaglabāsies negatīvā vai ļoti zema līmenī pie nulles ilgstoši visu laiku vienmēr. Ja? Kaut kad procentu likme celsies. 22. 23. gadā ceļas procentu likme un straujāk nekā jebkurš no mums domā. Bet mēs esam jau pie tas procentu likmes virsotnēs, mēs esam blakus tai virsotnei, varbūt jau sasniedzam to virsotnē, varbūt mums palika vēl nedaudz paļuļināt šo procentu likme, lai samazinātu inflāciju vēl nedaudz. Un tad mēs varam, tā kā ilgstoši, es paredzu, ka diezgan ilgstoši procentu likmē saglabāsies šī brīža līmenī, 1 gadu, varbūt 2, lai patiešām būtu pārliecība, ka inflācijas džins no pudeles neizrausies. Jo tad faktiski, ja būs sagaidāma inflācija augsta, tad tas būs algu inflāciju spirālē, no kā zaudētāji būs visi.
Jā, un tāpēc ir svarīgi nodrošināt to cenu stabilitāti. Un tad, kad mēs redzēsim, ka patiešām ekonomikas aģenti arī sagaida ilgtermiņa to 2% inflāciju arī pēc 5 gadiem, tad varēs nedaudz samazināt procentu likmes, bet atkal procentu likme, manuprāt, nekad jau nesasniedz tos 0%, kas bija pirms 3 Es domāju, gadiem. sasniegs, jo lielākās Eiropas ekonomikas būs recesijā un tur ietekmīgi valsts vīri vai valsts sievas bungās ar dūrēm pa galdu un klieks centrālas bankas vadītājai, ka pietiek ekonomikas vilst zilu liesmu, tad jau gan jau kaut kas mainīsies. Tad ir svarīgi nevest ekonomisku situāciju līdz krīzei, lai tā ir mākslā. Tā ir mākslā vairāk nekā zinātnē. Tu to var par visu ekonomiku pateikt, bet kā samazinātu inflāciju bez būtiskā ekonomiskas aktivitātes kritumā, pagaidām izdodas. Vairāk izdodas nekā nē. Jā, bet Edgar, tu vēl jautāji, kā maisaimniecības tiks galā tām likmēm, kad maisaimniecības varētu iziet tā šokā, bet mēs aizmirsām, ka vēl ir viens tirgus dalībnieks, kā Komercbankas. Un nesen medijos izskanēja ziņās, ka bankam ir hiperpeļņa. Tā rodas jautājums maisaimniecībām, kāpēc maksājam mēs, nevis tās Komercbankas. Jo, kā mēs zinām, ka daudzās valstīs vairāk ir fiksētas likmes nekā mainīgas. Līdz ar to mums mūsu Komercbankam tās hiperpeļņas arī izveidojās. Tā kā iespējams mēs arī runājam, kā mēs gaidām, kurš gaidā, kurš nē, kā valsts palīdzēs, tad varbūt mēs vēl arī pajautāsim Komercbankām, ko tās piedāvā. Kā mēs zinām, jau nāk pretī un dažādas akcijas ir, bet ar tām nav pietiekami. Man ļoti interesē, ko Oļegs uz šo teiks, bet tā man sajūta ir, ka ja mēs uzskatām, ka pārtikas mazumtirdzniecība ir daži ļoti spēcīgi spēlētāji rokās, kas absolūti spīdzina mūs ar biezpienas ieriņu cenām, ja, tad es domāju, ka bankās ir vēl nopietnāk tā situācija un protams, ka baņķieriem ir iespēja šobrīd nopelnīt, jā, un viņi noteikti gribēs izmantot šo iespēju nopelnīt, un es šaubos, vai viņi būs ļoti atsaucīgi, jā, dalīties šajā potenciālajā peļņā ar saviem aizņēmējiem. Bet es jau tajā būtībā neko sliktu neredzu, jā, jo ja jau nebūtu šīs peļņas iespējas vismaz reizēm, tad jau mums nebūtu to uzņēmēju, kas operē bankas. Un kāda jēga mums ir pat cerēt, ka mums būs vairāk banku tirgu kaut kādi spēlētāji, ja mēs nedodam iespēju, reiz pa reizēm tā trekni nopelnīt, jā, kas jau ir man liekas, tas galvenais vilinājums viņiem. Tā kā es personīgi nesagaidu kaut kādu īpašu dalīšanos no viņa puses. Nezinu, Oļeg, ko tu domā? Tad šeit, manuprāt, tā problēma ir, ka tā kā ECB procentu likme ir vienāda visā Eirozonā. Bet kaut kā Latvijā tas kredītu likmes ir vienas no augstākām, bet savukārt depozītu likmes ir vienas no zemākajām. Līdz ar to tā rodas šī liela starpība starp kredītu likmēm, kas patiešām auga pēdējā gada laikā ļoti strauji, un depozītu likmēm, kas arī auga, bet daudz lēnāk. Tur un tad veidojas šī ideja, ka varbūt tas ir saistīts ar nepietiekamu konkurenci. Ja būtu vēl nopietni spēlētāji, ja mums būtu vēl citas Komercbankas lielas, kas būtu ieinteresētas kreditēšanā, tad varbūt mums neizveidotos
šāda situācija. Un kā mums aicināt šos citus lielus spēlētājus ar peļņu sektorā. Ja? Un šobrīd ir izcēlā situācija, lai jaunie spēlētāji ienāktu Latvijas tirgu. Es gribēju tev vaicāt, vai tavuprāt šeit zināmā nozīme nav arī mūsu Kūlenim, ko mēs apmetām 2008. gadā? Vai nav tas, vai nav tā, ka aizņemties naudas resursus pie mums ir būtiski dārgāk nekā citur Eiropā, tāpēc, ka mēs 2008. gadā kolektīvi pieļāvām to, ka šī nekustamā īpašuma vērtība pēkšņi var nokristies pa 80%. Vai šis nav faktors, jo es bieži vien runājot ar cilvēkiem, kas bankās pieskata šo aizņemšanos, vai ne, viņiem tas ir gaiši atmiņā. Ja? Viņi skatās uz tiem nekustamā īpašuma projektiem ar tieši tādu skatienu. Tas man tikai tāda teorija. Ja? Es domāju, kā aizņemšanos varētu padarīt Latvijā būtiski lētāku, ir kad paņemsim, nevis tie politiķi, kas tagad ir pie teikšanas, ka viņi nevis tur draudētu bankām vai baidītu viņas, bet kad viņi nosēstos pie galda un izanalizētu to 2008. gada Kūleni un novienotos par to, ka mēs to vairs nepieļausim. Mēs iedibināsim kaut kādu tādu kārtību, ka nekustamā īpašuma cenas pat būtiskas recesijas rezultātā nevar nokrist zemāk par 25-30%. Kas, man liekas, priekš baņķieri ir tā pieļaujamā, tā drošais līmenis. Ja. Te metodas noteikti ir dažādas. Ja. Es lasīju par ekstrēmo metodi, kas ir Austrālijā izdomāta, kur man liekas, vispār ir kosmosā aizgājuši nekustamā īpašuma cenas. Tur, ja es pareizi atceros, tad, man liekas, 14 gadu ienākumi ir tā kā, mājoklis maksā pie mums, cik ir kaut kādi 3-4, tāds pieejamais, jā. Un tad viņi šo drošības spilveni ir iedibinājuši tādu likumdošanā, ka ja cilvēks jūt, ka viņš nespēja vairs maksāt hipotekāro kredītu, viņam ir iespēja aicināt valstu palīgā. Valsts, es nezinu, caur kuru institūciju tas varētu būt Latvijā, valsts kļūst par līdzīpašnieku cilvēkam, viņa mājoklim, ja vajag palīdz viņam ar šiem, ja bankai vajag, lai arī tur tiek maksāts, kaut kas nepietiek tikai ar garantiju, un tā teikt, valsts kopā ar šo mājasemniecību, viņi izsēž kopā šo recesijas laiku, un tad, kad likviditāte atgriežas tirgū, tad īpašums tiek pārdots vai pārfinansēts, un valsts iziet no tā ārā. Un tas, manuprāt, ja mēs ko tādu būtu izdarījuši 2007. gadā, mēs acīmredzot būtu būtiski labākā situācijā nekā šobrīd. Ja, tad jau šobrīd viss tiek izdarīts, lai nebūtu tik lielā nekustamā īpašuma vērtības kritumu, kā bija 9. gadā. Jo kāpēc bija tik liela krīze? Tāpēc, ka nebija iespējas valdībai ekonomiku atbalstīt. Kad iestājas globālā finanšu krīze un samazinājās nodokļu ieņēmumi, tad vienīgā izēja valdībai bija samazināt izdevumus vēl vairāk nekā samazinājās ieņēmumi, un ja samazinās valdības izdevumi, tas sašaurina ekonomisko aktivitāti vēl vairāk. Toreiz visi baidējās atgādināšanu no lata devalvācijas. Un tātad kaut kur Latvijai aizņemties finanšu tirgu krīzes laikā bija faktiski neiespējami. Tur bija starptautiskās palīdzības programmas no Starptautiskā valūtas fonda un citām tādām organizācijām. Jā, šobrīd pat tiešām tā Latvijai ir iespēja aizņemties starptautiskai finanšu tirgu, cik grib par diezgan zemu procentu likme, pat šobrīd tie 4%. Tā ir lielākā
procentu likme nekā bija pirms 2 gadiem, bet tā joprojām ir tā, ka salīdzinot ar 9. gadu, šobrīd ir ļoti zema procentu likme. Ja? Valsts parāds stabili diezgan zemā līmenī, 40% no gada IKP. Tā kā visi redz to situāciju un kaut kādi slikti laika apstākļi vētra, ja? Un uzreiz nākamajā dienā no zemkopības ministrijas puses, kā mēs varam jūs atbalstīt. Īpaša situācija lauksaimniecībā atkal atbalstam. Ja? Un domājot arī par nākamo apkures sezonu, ir skaidrs, ka ja atkal būs energoresursu cenu kāpums, būs jaunas valsts atbalsta programmas. Iespējas tādas ir. Protams, mums nav jāpierod pie tām atbalsta programmām, bet patiešām ir tāda situācija, ka cilvēkiem ir jānodzīvo, tad valstī ir iespēja palīdzēt šiem cilvēkiem. Būs kaut kāds ārējais šoks atkal un samazināsies ekonomiska aktivitāte, tad valsts izdevumi augs, lai uzturētu šo ekonomisko aktivitāti. Līdz ar to ekonomikas krītuma tik liela nebūs, kā 9. gadā. Un ja ekonomikas krīzes nebūs, tad arī nekustamā īpašuma vērtībai nav iemesla samazināties. Un tad, runājot par Austrāliju, par tām jaunām valsts atbalsta garantijām, programmām, kaut ko tādu Latvijā var izdomāt, bet tikai, lai nebūtu tā, ka valsts tā kā nacionalizē visus zaudējumus, bet atdot privātajam sektoram visus ieguvumus. Jo kā valsts saņem savu naudu? Valsts faktiski nevis rada naudu no debesīm, bet ņem naudu no viena ekonomikas aģenta vai no nākamajām pauzēm, valsts parāda auzešanās gadījumā, ņem no viena ekonomikas aģenta un dot citam ekonomikas aģentam. Un lai tikai nav tā, ka tie ekonomikas aģenti, kas neņem uz sevi atbildību par pieņemtiem lēmumiem, lai viņi tagad ir lielā plusā. Jo, ja tu zini, ka valdība tevi atbalstīs pie jebkuras situācijas, tad tu vari uzņemties risku, ļoti lielu risku. Ārkārtīgi neizdevīgu risku, un valsts tevi izglābs, bet kas maksās es saprotu, cits cilvēks. Es mazliet to gribēju redzēt, gribēju skatīties uz to mazliet citā griezumā. Cenīgi man pielabos noteikti, bet, manuprāt, faktiski visā Latvijas teritorijā, ja mēs aizbraucam tālāk kā stundu no Brīvības pieminekļa, būvniecības izmaksas ir augstākas nekā konkrētās vietas tirgus cena. Tas faktiski nozīmē, ka 2023. gadā aizvien lielākajā daļā Latvijas teritorijas, kas nav tur Rīgas pierīgas teritorijas, jā, būvniecība neatmaksāja. Jo būve maksā dārgāk nekā tirgus cena. Un es domāju, ka tas ir vienkārši nepiedodami. Jā. Tas nozīmē, ka mums kaut kas tādā ekonomikas dzinējā ir fundamentāli nepareizi. Un mana pārliecība ir, ka to noteikti var salabot kaut kādā veidā. Jā. Jo tas, ka cilvēks dzīvo, piemēram, 2 stundu braucienā no Rīgas, tas nenozīmē, ka viņam jādzīvo kaut kādā ārprāta mājoklī, ka viņš nav pelnījis jaunu, modernu, cilvēku cienīgu mājokli. Tas nozīmē, ka kaut kas nekustamā īpašuma tirgū īsti labi nav. Kāpēc es domāju par šo tā kā līkopu vai vienošanos starp finansētājiem un politiķiem ir atrast veidu, kā tiem cilvēkiem, kas ārpus šīs Rīgas aglomerācijas grib cilvēku cienīgu mājokli, bet viņi, pieņemsim, nav tik
tik turīgi, ka viņi paši tur bez bankas resursu to uzbūvēt. Tas, man liekas, ir fundamentāli svarīgi. Un te ir kaut kāda vienošanās ir nepieciešama starp finansētājiem, kas varētu to finansēt, un politiķiem, kas varētu to likumdošanas un normatīvo rāmu nodrošināt. Un es domāju, ka pēc to Austrālija pieminēja, protams, ka tas ir smieklīgi, ka tev 14 gada algas vajag, lai tu varētu tikt uz pirmā pakāpiena šajā tā saucamajā nekustamā īpašuma trepē, bet ir arī smieklīgi tas, ka pie mums, ja tu esi stundas vai 2 braucienā no Rīgas, tad tu faktiski nevar tikt pie jauna mājokļa. Te acīm redzot ir vajadzīgi kaut kādi risinājumi. Tad šis mūsu uzdevums ir domāt patiešām par kaut kādām jaunām atbalsta programmām, bet lai tikai nav tā, ka mēs subsidējam par daudz. Jo tas tā kā ir no viena galējībā, otrā galējībā, ja tā būvniecība ir tā kā, ja no tās iegūst visa Latvijas sabiedrība, tad labi. Jā, bet ja tas atkal būs tā, ka daži cilvēki vienkārši pateiks, ka mans sektors tur ir vissvarīgākais, ka es gribu subsidiju šeit, un līdz ar to nebūs iespējas apmaksāt ne valsts izglītību, ne veselības aprūpi, bet mēs visus resursus tad iegūdam šeit. Ja? Uz kā rēķina? Uz budžeta deficīta rēķina, uz nodokļu celšanas rēķina, uz vai mēs samazināsim izdevumus citās programmās. Ja? Tātad ir jābūt šis līdzsvars, tad kur šie valdības izdevumi ir visefektīvāki. Bet tā kā nav neviena sektora bez problēmām. Un jebkurā sektora savas problēmas ir, un tos ir jārisina, tā ir skaitā ar papildu izdevumiem. Jā, es tev gribēju vien piezīmēt to, ka mēs tagad ejam pretējā virzienā. Ja? Cik tagad ir piesēdies nekustamā īpašuma tirgus caurmērā pēkšņi par šo gadu, ko mēs apkarojam inflāciju. Ja tad runā par darījumiem, tad 20. Es domāju par cenām. Apmēram plus mīnus caurmēra cena, cik ir piesēdusies tur tā. Atkarīgs no rajona, bet līdz minus 10%. Minus 10 ir maksimums. Faktiski, ja mēs ņemsim kaut kādas tādas lielākās pilsētas, ja mēs tur bijām ar tirgus cenu kaut kāds 70-80% no būvizmaksām, jā, tad mēs esam tagad apkarojot inflāciju, mēs esam nošļūkuši vēl 10% zemāk, tā kā tiem cilvēkiem, kas tagad cerēja dzīvot kaut kādos jaunos, modernos mājokļos, tā perspektīva attālinās. Jā. Tas, šis ir nelāgi. Šis vērtības samazinājums, kas ir pēdējā gada laikā, tas lielā mērā kompensē to ļoti strauju cenu, nekustamā īpašuma cenu kāpumu, kas bija no 20. līdz 22. gadam. Ja? Protams, pamats tam cenu lēcienam arī bija būvniecības izmaksas auga ļoti strauji. Bet ja ir tāda kompensācija, tas arī kaut kāda likumsakarība zem tā ir. Tas nenozīmē, ka tā ir nekustamā īpašuma nozares krīze. Nē, tas pat nav atvaļinājums, nav krīze. 10% cenu samazinājums, tas ir mazāk nekā jebkurš no mums prognozē pirms pusgada. Tā kā Kā Ksenija tu redzi, kā mēs lielākajā daļā Latvijas teritorijas ar tirgus cenu varētu tikt tuvāk būvizmaksām? Kas ir tas scenārijs? Tas ir daudz faktoru process. Man liekas, ka ir jāmaina. Negribas teikt mentalitāti, bet te ir jāmaina daudz kas arī pašos cilvēkus. Ir
Ir jārūpējas par to vidi, kur tu dzīvo, lai gribētu aizbraukt un lai gribētu tur palikt. Es katru gadu braucu arī paskatīties, kas notiek kaimiņu valstī. Tā ir mana otra dzimtenē. Es varu salīdzināt ar tādām pilsētām kā Tartu, ar laukiem, un vienmēr man stāv priekšā šis piemērs. Un tie cilvēki, kas tur dzīvo, un liekas, viņi tik ļoti rūpējas par savu zemi. Es negribu pārmest arī mūsu iedzīvotājiem teikt, ka mūsēji nerūpējas, bet Igauni kaut kā vairāk prasa no pašvaldībām varbūt, kā viņi risina savas tas iekšējas nelielas problēmas diezgan ātri. Varbūt šī arī būtu atbilde, ka ja mēs aktīvi rēģētu, pašvaldības aktīvi rēģētu, ja uzklausītu varbūt vietējos. Es nezinu, es daudz ko pateicu, bet godīgi sakot, es nezinu. Viennozīmīgi es saprotu, ka tas ir daudz faktoru process. Kā ar vienu faktoru maiņu tu neko nepanāks. Oļa, kā tev šķiet? Pirmsim, labi, Ksenija pieminēja Tartu. Jā, divas, varbūt ne gluži salīdzināmas, varēja ausīm pievilkt Valmieru un Tartu. Jā. Ja mēs paskatāmies apakaļ tur 91. gadu, to starta punktu, jā, apmēram salīdzinām. Jā. Protams, ka tur Tartu varbūt alma mater, tur izvelk vairāk un tā, bet šobrīd, jā. Tartu, es tā saprotu, tur mājokļa cena ir virs 2000 eiro par kvadrātmetru, kas ir komfortabli kaut kur virs būvizmaksām. Jā. Valmierā, es nezinu, ir tur 1000 vai nav, kas ir komfortabli zem būvizmaksām. Kā valmierieši var tikt pie jauniem mājokļiem, ja pieņemsim tur kaut kādu subsīdiju programmu, un mēs iedodam pašvaldībai naudu, un pašvaldība par naudu uzbūvē kaut kādas tur īres nāmas, un tad organizē izsoles, kurš cilvēks vairāk samaksās, lai pa tiem 5 eiro kvadrātmetrā tur īrētu. Tāda mocīšanās kaut kāda, tā ar kreiso roku kasam labo ausi. Ja. Bet, kas tavuprāt būtu tā recepte, kā mums pēc iespējas ātrāk nonāk tur, lai mūsu tādās industriālās, jaudīgās pilsētās būtu šis tirgus līmenis virs būvizmaksām, tā ka cilvēki var tikt pie moderniem mājokļiem? Ja mēs runājam par šo konkrētu pilsētu, par Valmieru, patiešām neko sliktu nav iespējams teikt. Tirgus līmeni. Pilsētā ar ļoti dinamisku industriālo attīstību, tur patiešām tā šobrīd viens no ekonomikas centriem, kas pie mums Latvijā ir patiešām attīstās tur rūpniecība, bezdarba līmenis gandrīz 0%, viszemākais Latvijā, pat zemākais nekā Rīgā. Tur faktiski ir ļoti liels deficīts, kur dzīvot cilvēkiem. Tur faktiski tā ekonomiska attīstība būtu vēl jaudīgākā, lai būtu tas vēl būtu, kur cilvēkiem dzīvot. Jā, no otras puses, ja patiešām tā ekonomiska attīstība notiek, ja cilvēkiem aug ienākumi un algas, tad jau un ir pieprasījums pēc dzīvokļiem, tad agri vai vēlu pie dzīvokļi būs. Tirgus līmeni. Jā, uzreiz grūti pateikt, kur ir lielākā problēma šeit, vai joprojām zemi cilvēku ienākumi, vai pārāk augstas būvniecības izmaksas, varbūt vienkārši grūti uzbūvēt kaut ko, jo visi tie apliecinājumi, inspekcijas un tā tālāk, tas dēļ tā ir lielas izmaksas. Grūti teikt, kurš faktors šeit svarīgākais ir, bet ja mēs par Valmieru runājam, tad, agri vai vēlu, attīstība tur būs. Manuprāt, lielākas problēmas ir tājas pilsētas, kur iekšzemes koprodukts
ekonomiska aktivitāte turpina visu laiku samazināties. Pilsētas, kas tiek dotētas no pašvaldību finanšu izdzīvināšanas fonda, kas faktiski visu laiku dzīvo uz subsidijām. Bet kā tur, lai ienestu tur ekonomisku attīstību, un tā būvniecība, lai tur būtu pat tiešām tie dzīvokļi, jaunie, skaisti dzīvokļi, tāpat kā pie mums šeit Elizabetes ielā. Kad tur var būt šādi dzīvokļi? Pēc ilgu laiku Valmierā noteikti agrāk tas viss būs. Oļeg, es jau 30 gadus gaidu, kā nav, tā nav. Kaut kas Bet ja mēs salīdzinām Rīgu vai Pierīgu, kā tas izskatījās pirms 30 gadiem, un tagad tas ir nesalīdzināmas lietas. Kaut kā no... Jā, bet iedomājies, ja tas cilvēks ir valmierietis, jā? Nu, viņš ir īsts valmierietis, viņš negrib uz Rīgu, nu, viņš grib Valmierā, viņam nav. Man vienkārši pie tā punkta par to, nu, kas ir, kā iespaidot to lielo bildi, jā? Es domāju, šis ir sāpīgs jautājums, jā? Kad, es saprotu, ko tu saki, kad ir organiski jāgaida, ka tā pirktspēja atbalstīs šo tirgus cenu augstāku par būvizmaksām. Man liekas, ka vēl ilgi būs jāgaida. Un tad, kā mēs varam šo procesu pātrināt, tad kā mēs varam pātrināt bez kaut kādām īpašām valsts programmām lielām? Es kā vienas 2 miljonās daļas akcionārs Latvijas valstī, es tomēr ieteiktu, negaidīt to brīdi, kad, nu, piemēram, Rēzeknē, jā, cilvēki varēs nopelnīt tik daudz, kā attīstītāji redzēs, nu, kad šī tirgus cena ir virs būvizmaksām, un viņi var iet iekšā un sākt būvēt. Jā. Es tomēr darītu tā, ka ļautu pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības un rūpētos par to, lai pašvaldībām ir nauda. Mēs veicām aprēķinus, cik attīstītājiem ir jāpieliek klāt, lai viņam būtu rentabli to darīt, jā, tos objektus būvēt. Un mums sanāca, ka mēram 5-6 tūkstoši uz dzīvokli gadā. Pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības, jā, ka to dzīvojumu fondu nodrošināt tādu. Kas, manuprāt, ir apsveram. Es vienkārši domāju, ka tie jaunie cilvēki, nu, kas Rēzeknē ir Rēzeknes patrioti un grib dzīvot Rēzeknē, viņiem tas ir svarīgi šodien. Jā. Viņiem tā konverģence, jā, tur ienākumiem un tirgus cenēm, mēs varbūt to gaidīsim tur, 10, 15, 20 gadus, jā, no atkarībā no tā, kā ekonomika rullēs. Bet tos mājokļus vajag tagad. Un tā faktiski būs tā, ka ja pašvaldību budžeti tur būs izdevumi lielāki par ieņēmumiem, tas viss būs uz budžeta deficīta rēķina, pašvaldību budžeta deficīta rēķina, un tad faktiski atkal Latvijas valsts parāds no tā augs, jo nav taču starpības vai centrālā valdība aizņemās vai pašvaldības aizņemas. Ja? Tātad, tas nozīmē, ka mēs dzīvosim pāri saviem līdzekļiem, un ir jābūt ļoti stiprai pārliecībai, ka tās visas investīcijas patiešām labi atmaksāsies, jo līdzīga situācija bija Itālijā un Grieķijā, kad pirms 30 gadiem bija foršas idejas, foršas programmas, izdarīsim vēl to, palīdzēsim tām patiešām, investīcijas, patiešām kaut ko uzbūvēt, un kas notika pēc tam, valsts parāds milzīgs, tagad tie procentu maksājumi ar augošu procentu likmē, tagad ir jādod vienkārši valsts parādā apkalpošanai veselības aprūpes budžets,
vai izglītības budžets, bet tas investīcijas, izrādījās ne tik produktīvās, kā līkas iepriekš. Tāpēc, tas tā kā ar naudu var risināt, bet tikai ar naudu, tikai ar resursiem, visas problēmas nevar atrisināt. Redziet, rezignieši, es centos, ja? Es mēģināju, bet man neizdevās pārliecināt Oļegu, ka ir vērts mēģināt. Parunājam mazliet par nekustamā īpašumu tagad tirgus situāciju Rīgā. Rēzekne grūti tēma, runājam par Rīgu. Kā izskatās šo augsto aizņemšanās likmju iespaidā, kā izskatās tā nekustamā īpašuma tirgus perspektīva? Kādu domāšanas rāmi tu ieteiktu ņemt palīgā tiem cilvēkiem, kas ir šie potenciālie klienti bankām, kuriem ir šī vilšanās par to, ka iecerētais nesanāk, ir vajadzīgi kaut kādi kompromisi. Kā tu ieteiktu viņiem domāt šajā situācijā? Kā tad rīkoties? No mūsu sarunas konteksta es saprotu, ka gadu divus nekas īpaši nemainīsies, aizņemties aizvien būs dārgi. Tas iecerētais, kas pirms gada vai diviem bija iecerēts, īsti pēc cipariem nesanāk. Kā rīkoties? Kā domāt par? Ja patiešām šī nekustamā īpašuma iegāde, tas veicinās jūsu produktivitāti. Patiešām jūs varēsiet nopelnīt dēļ tā. Ja, un atdot pēc tam visus tos kreditus ar zemu procentu likmi, ar augstu procentu likmi, nav starpības. Tad, lūdzu, jūs varat to iegādāties. Bet, ja jūs tā domājat, iegādāties vai nē, iegādāties šodien, it kā šodien man nekas nav vajadzīgs, bet iegādāšos šodien, jo pēc gada būs daudz dārgāk. Tad man atbildē, nē, pēc viena gada nekas nebūs daudz dārgāk. Tātad jūs varat iegādāties pēc gada. Kad jums dzīve ir tie notikumi, kad ir vajadzība paplašināt savu dzīvokli vai māju, tad jūs varat to izdarīt. Bet tā vienkārši kā investēt, lai saglabātu naudu, nav svarīgi, kur ieguldīt naudu, jo redz augsta inflācija, visus manus uzkrājumus apēdīs, kaut kur ieguldīt, es nezinu kur, bet kaut ko nopirkšu, vismaz kaut kādu nekustamu īpašumu, jo tad es varēšu to pārdot un varbūt pat nopelnīt. Nē, inflācija tagad samazinās, ļoti labi, naudas vērtība patiešām ir stabila un būs stabila, tas ir labas ziņas, un tad, patiešām jūs jūtat, ka nekustama īpašuma iegāde padarīs jūs laimīgu cilvēku, un jūs to varat atļauties, tad jā. Bet labi, es būšu piekastīgs. Tagad tev uz ielas noķer divi jaunieši, viņš viņa, un saka, Oļeg, pasakiet lūdzu, ko mums darīt, pirkt vai īrēt šajos apstākļos? Kā ir pareizi? Tad es uzdošu jautājumus par jūsu finansiālu situāciju, par jūsu ienākumiem tagad, cik stabili ir jūsu ienākumi, kādi ir jūsu sagaidāmi ienākumi pēc gada, pēc 5 gadiem un tā tālāk, un kādos apstākļos jūs dzīvojat tagad. Arī mammas dzīvo. Tad attiecībā no tā, kur jūs gribat dzīvot, tad es atbildēšu, jo tā vispārīgi visiem
iedot vienādas rekomendācijas nav iespējams. Tās rekomendācijas ir jābūt tādas ļoti individuālas. Nu labi, bet nerunājot kā Latvijas bankas ekonomists, bet kā līdzpilsonis, kas ir tava sajūta? Šis ir brīdis pirkt, vai šis ir brīdis īrēt un paskatīties, nogaidīt? Pat man grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo tas, tā kā es domāju, ka tirgus daudz maz kaut kādā līdzsvarā ir, ja? Un ja būtu tā, ka īrēt būtu daudz izdevīgāk nekā pirkt, tad visi cilvēki īrētu nevis pirktu, tad īres cena augtu un pārdošanas cena samazinātos, un tad atkal iestātos šis līdzsvars. Bet vai nav tā, ka mums ir kaut kāds aizspriedums, ka mēs kā latvieši, mēs uzskatām, ka ir jāpērk? Vai nav tā, ka šis aizspriedums traucē mums izvērtēt, vienkārši paskatīties uz to caur Excel prizmu, jo, kā es lasīju, kur viens tāds ļoti, ļoti gudrs cipargalvu, viņš teica, ka piesātināt tirgus apstākļos vidējā termiņā no finanšu viedokļu un no riska ņemšanas viedokļa ir pilnīgi vienalga, vai tu īrē, vai tu pērc. Jo to naudu, ko tu esi ielicis sākuma iemaksai un īpašumu uzturēšanai, tu var izmantot kaut kur citur un tā tālāk. Protams, ka te ir aspekts, ka lielākā daļa iedzīvotāju šo pirkšanu izmanto kā savu veidu krāšanu, jo kaut kāda alternatīva finanšu instrumenta vai ir sarežģīta vai īsti nav pieejama. Bet es vienkārši domāju, vai tas aizspriedums ļauj, nav tā, ka viņš ir šķērslis mums izvērtēt bezkaislīgi šo alternatīvu. Tas ir iespējams, jo pie mums Latvijā mēs esam pieraduši, ka mums pieder nekustamais īpašums. Rietuma Eiropā tas nav tik izplatīts, bet es atbildētu tā, ja jums ir uzkrājumi, pietiekami lieli uzkrājumi, tad, manuprāt, ir izdevīgāk pirkt nekā īrēt. Jo no vienas puses īrēt, ja, no otras puses jūs gribēsiet ieguldīt kaut kur šos uzkrājumus un ieguldīt bez riska vai ar zemu risku. Banku depozītu likmes ļoti zemas. Ja mēs runājam par nepietiekamu banku konkurenci no Latvijā, tas depozītu likmes joprojām ir ļoti zemas. Valsts obligācijas. Ļoti labi, ka šī iespējas ir, bet 4% gadā tas arī tā kā zem tirgus likmes, tas, ja mēs Excel programmā sareiķinātu, cik procentus gadā mēs varam nopelnīt, ja mēs nopirktu dzīvokli un izarētu, tad būtu kaut kādi 6% gadā šobrīd. Un te valsts krāj obligācijas 4%. Tātad, ja man ir uzkrājumi, tad labāk pirkt, un tad es varu nopelnīt 6%, plus vēl iespēja, ka nekustama īpašuma cena augs laika gaitā. Bet šis ir liels jautājums. Šis ir milzīgs jautājums, jo it kā jā, tas globālais kontrakts starp valsts iedzīvotāju un nekustamo īpašumu pircēju un suverēno varu paģēra, ka visu laiku nekustamā īpašuma vērtība pieaug. Viena paudze ir turējis to nekustamo īpašumu, rūpīgi maksājis procentus vai turējis viņu kārtībā, un ir skaidrs, ka nākošajai paudzē viņu pārņemot, viņš ir tur, 30, 40, 50 vai 70% dārgāks. Kas šajos apstākļos pasaulē vairs nav taisnība. Mēs pirms 11 gadiem piedzīvojām kūleni, ka tas var būt būtiski lētāk, ka viņš paliek būtiski lētāks, un skatoties uz visām šīm perturbācijām, visiem draudiem, kas mums ir apkārt, pieņemsim, ja manis pieminētie jaunieši man paķertais piedurknis rādīts tur, bulvāru lokā uz kā dzīvokli un teikt, mums ir labas algas, jā, reku, mēs gribam pa 500 000 nopirkt šito dzīvokli, klausies,
tiešām zini, ka būs bērni paaugušies, viņš būs dārgāks. Zini, man bieži tā ir, ka man nav ko atbildēt uz tiem jautājumiem. Tad šeit man iekšēji šķiet, ka man ir atbildi šo jautājumu. Pirmkārt, es sākšu ar to, kāds cilvēks patiesībā nav racionālā būtne, kam es domāju, ka viņš var paņemt Excel. Jau miljonus reižu ir pierādījis, ka neesam tādi, kam es nedomāju. Bet ja man tie jaunieši pajautātu, kā viņam labāk pirkt vai īrēt, es vispār atbildētu netieši uz šo jautājumu. Es atbildētu tā, ka nevis jāskatās uz īpašuma cenu un domāt, vai tā cena pieaugs, bet uz vērtību. Un kā mēs jau zinām, ka mēs paši jokojam, vai tiešām tās mājas, kurās šobrīd būvējas, tā skaitā arī mana māja un tā dzīvokļas māra, pie kurā es dzīvoju, vai tiešām pēc 30 gadiem es gribēšu atstāt to savai meitai, bet vai viņa gribēs tur dzīvot šajā īpašumā, vai viņai patīks tā māja, kuru mēs būvējam, par kuru mēs maksājam hipotekāru, vai tas dzīvoklis, varbūt viņa gribēs dzīvot kaut kur citur, un es domāju, ka viņa vairāk gribēs dzīvot šeit, klusē centrā. Un runājot par cenu un vērtību, es teiktu, ka vērtība ir tiem īpašumiem, kuriem būs ir kaut kāda nevis tā kā nemanāma, bet skaitliski neizsakama vērtība. Un tiem jauniešiem es ieteiktu pameklēt kaut ko šajā rajonā. Tā fundamentālā problēma ir, ka šajā brīdī dzīvoklis centrā maksā apmēram tikpat, cik dzīvoklis Mārupē. Un es saprotu, ka kaut kas nav pareizi. Ja. Es saprotu, ka kaut kas mainīsies, bet man varētu ar lodlām svilināt padus, un es īsti nevarētu saprast, ja, kas tad, vai ar centru kaut kas nav ritīgi, vai ar Mārupu kaut kas nav ritīgi. Ja. Tur pameklēt. Ir zinām jautājumi. To var izskaidrot ar dzīves vērtībām. Ir arī dzīves periodi, kad svarīgi pabūt varbūt ārpus centrā, pabaudīt to savu māju, bet tā nav varbūt ekonomiskā pameklēt. Jā, bet runājot to, ko Oļegs pieminēja, ka mēs visi prezumējam, ka īpašums par laiku kļūst vērtīgāks, jā. Es domāju, ka ar šo jēdzienu būs visādi joki tuvākajā laikā. Ir iespējams, ka tuvākajā laikā viss ir iespējams. Bet tādā ļoti, ļoti ilgtermiņā tas patiešām būs, jo mēs zinām, ka Eiropas centrālās bankas mērķis ir 2% gadā inflācija. Ja? Inflācija ir patēriņu cenas. Nekustamā īpašuma, kas būs, ja ilgtermiņā nekustamā īpašuma samazināsies, bet patēriņa cenas augs. Vai tas ir iespējams vispār ilgtermiņā? Tomēr ir jābūt kaut kāda sakarība starp patēriņa cenām un nekustamā īpašuma cenām. Un tāpēc, ja šis mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti, kas ir zemā un prognozējama inflācija 2% gadā, tad tos pašus 2%, ja ne 3 un ne 5, mēs varam uzskatīt, kā ilgtermiņā tā augsta nekustamā īpašuma cenas arī. Tātad tu domā, ka šis kontrakts starp suverēno varu un pilsoņiem un cilvēkiem, kas ir aicināti ieguldīties nekustamos īpašumos, jo viņi nenovēršam kļūst dārgāk aizvien, viņš ir spēkā. Tu domā, ka tas tā kā ir saglabājies? Tas lielā ilgtermiņā ir spēkā, jo zemes platība uz planētas ir ierobežota, bet cilvēku skaits ar vienu aug. Pat no šī redzes loka. Tā patiešām ir vērtība. Pameklēt. Jūs dzirdējāt, ja? Oļegs teica, ka viss ir spēkā. Viss notiek. Pameklēt. Rezumējamies. Tātad, ko mēs šodien sadzirdējām, ka liela nepatikšana nav. Pameklēt. Ir cerība, ka gadu vai 2 laikā nekustamā īpašuma tirgus no atvaļinājuma tomēr atgriezīsies. Pameklēt. Fundamentālā patiesība, ka cilvēks var cerēt uz to, ka viņa dzīves laikā nekustamā īpašuma vērtība
es domāju, ilgtermiņā būtiski pieaugs, viņi ir spēkā. Pameklēt. Kas vēl ir tāds, ko mēs varam rezumēt no Es jau gribēju pēc tava piemēra. Ja tu esi laba friziera, tad tu varēsi nomaksāt hipotekāru kredītu. Šeit ir tā īpatnība. Es zinu, ka tu ej pie labiem meistariem, un te ir tāda atslēga. Ja tu labi dari savu darbu, ja tu ieguldi savā izglītībā vai savā profesijā, tad tu vari gaidīt, ka tev viss būs labi. Un neskatoties uz to, kas notiek ar kredītu likmēm, tu izdomāsi, kā tev izdzīvot. Tas ir tas, ko vēl neapspriedām, ko nepieminējām, Oļeņ, ko tu vēl gribētu papildināt. Un tad secinājums no tā, ka lielā mērā ļoti daudz, kas mūsu rokās ir. Jo mēs šodien atkal runājam par to ārējo situāciju, kā tas būs, bet īstenībā nākotnē veidojam mēs paši ar tām izvēlēm, kurus mēs izdarām un neizdarām. Tas, ka mēs nogaidām un neizdarām izvēle, tā arī ir izvēle, kas ietekmē mūs un tad ietekmēs arī apkārtējo vidu visu Latvijas ekonomiku. Pameklēt. Ar to arī mēs noslēdzam šīs dienas sarunu. Paldies, ka bijāt ar mums. Paldies, Ksenija. Paldies, Oļeg. Paldies. Uz saredzēšanos un sadzirdēšanos nākamajās Sālsmaizēs. Vislabāk!